Nedēļa ir pagājusi. Iesim paskatīsimies, kas tur noticies ir. Nedēļa atpakaļ mēs izjaucām dambi. Tur bija diezgan liels uzpludinājums, jo pagājušajā nedēļā nebija slazdas, nebija iespējams uzlikt, tāpēc, ka ļoti strauji ūdens. Tagad ir nedēļa pagājusi, lietavas ir bijuši, bet, ja vien tur bebri nav kaut ko sabūvējuši atpakaļ, tad varētu būt, ka šodienā mēs varēsim uzlikt arī slazdus. Un tā vieta diezgan grūti pieejama ir. Viņa kaut kādu puskilometru nekurienē ir, kā jau vienmēr ar bebriem. Tā kā kaut kāds laiciņš, kamēr mēs līdz turienē tiksim. Pa ceļam paskatīsimies, vēl tur bija kaut kādi mazie dambīši. Un tur kāds nav kaut ko mēģinājis sabūvēt atpakaļ. Nu jā, te jau nākamais kadrs. Tiekamies pie dambja. Mēs tuvojamies tai vietai, kur bija. Te ir tas pirmais dambijs. Mēs minimāli atrakām vaļā. Te nekas nav noticis. Te viss ir skaisti. Smuki. Ūdens ir novadīts. Uz abām pusēm. Te viss ir pa skaisto. Iesim uz priekšu. Pastīsimies. Tur kāds kaut ko būvējis. Atpakaļ vai nav. Vecais dambis. Aha. Kaut kāds, tepat grūti pateikt. Vai to ir straume sanesusi. Kaut kādi svaigie, nosacīti svaigie žagari. Neizskatās īsti, ka kāds kaut ko te būtu būvējis. Instruments. Otrs instruments. Ūdens ir smuki nokrities. Kā darbiņu esam izdarījuši pareizi. Nezinu, pa ko arī bija tas stāsts, ka, ja to dambīti smuki izraka, tad šeit viss smuki tas ūdens gandrīz, cik vispār te ir iespējams dēļ tā krituma, viņš arī ir aiztecējis. Paiešu bišķiņu uz augšu. Kādreiz mēs gadīties tā, ka nolaižot tajā pirmajā, tā kā estikādē varētu teikt, to dambi, to ūdeni atsadzās kāds cits dambis, kas ir pirms tam bijis zem ūdens un kurš joprojām šobrīd tur to ūdeni. Paiesim bišķiņu uz priekšu, pastīsimies. Un kaut kādas, kas tas tāds ir, pēdas. Buciņš gājis. Grūti pat pateikt, kas tas lapsa izskatās vairāk. Vai ienats un nē, lapsa tā ir staigājusies. Paiesim tur uz augšu. Līdz pat laukam paskatīsimies. Te ir vecie grauzumi. Šitie jau bija pirms tam. Kas svaigs it kā neizskatās uz doto brīdi. Pastīsimies. Tāpat to grauju kanti ir grūti iet, baigais dublis slidenēt. Iepriekšējā video sanāca baigi raustītais tas materiāls. Kaut kāda settingi nebija pareizie salikt kamerai. Iesim te pa augšu. Es stāstīju te pa to malu ejot pie bebri dambiem, vienmēr jāskatās zem kājām, lai neieveltos kaut kādā bebru olā iekšā. Jo šajos apstākļos, ka bebri, ka tie krasti ir stāvi. Re, kur jau ir. Kaut kāds pusotrs bebrs te dzīvo. Kad liela aktivitāte te nav, bet šitā nebija. Šitais ir svaigs. Šitais ir tik, pa nedēļu šitais ir uzbūvēts. Tas nozīmē, kaut kāds bebrs te ir. Bet, šito te mēs nojauksim. Atkal princips tāds pats. Sāksim jaukt no šitās te puses. Novāksim zarus nost. Tiksim līdz gultnei. Un tad šitādā te veidā izraksim tur caurumu, ļausim, lai tas ūdens bišķi nokrītās. Un te, redzēs, ties gan jau īstenībā
Bet, ja viņš daudz maz nomierināsies, izlīdzināsies, tad šodienā mums noteikti jāuzliek ir slazdi. Jo šis dambīts liecina par to, ka tas bebrs te ir. 1, 2, cik viņi te ir grūti pateikt. Katrā ziņā te nav liela ģimene, jo tad viņi te visu būtu sabūvējuši atpakaļ. Šobrīd vairāk liekas, ka te kaut kāds tiešām stāsts pa 1, 2 ir. Bet tas nemaina būtību. Nojauksim šo dambīti, ieliksim slazdu. Un tad jau atkal jādod laiks. Kaut kādas dienas, un tad jābrauc kontrolē, jāskatās. Es vēl aiziešu. Pastīsimies tur uz augšu, kas tur notiekās. Es esmu uznācis tam grāvim faktiski te uz augšu pašu. Dēļ tā esošā dambīša te joprojām kaut kāds ūdens līmenis ir. Bet, tas viss balstās tikai uz to, ko viņš pa to nedēļu ir samūrējis atpakaļ. Vai pāriet uz otru pusi, bet te ir tāds interesants stāsts. Un varbūt arī, ka nevajag tur iet. Tas tāds diezgan garantēts peldamais variants ir. Kā iesim atpakaļ, pajauksim dambi un saliksim slazdus. Pa slazdu, klasiskais bebra slazds, kādu laicīnu nostāvējis, norūsējis, bet tam tur nav nekādas nozīmes. Ūsiņas būtu forši te, šī te vietā pie ūsiņām tur uzsist ar āmuru, ka viņas atnāk no veikala, jo parasti ir tā, ka tās ūsiņas ir baigi ļurcīgās ir. Te vienkārši tāds, lai viņš viss smuki kopā turās, lai nav nekādas liels brīvkustības. Tās ūsiņas te ir vērts, tai kniedītē bišķiņa ar āmuru uzdauzīt virsū. Citi viņus uzvalk jau mājās, jā, ir tāds speciāls, nosacīts speciāls rīks, tāda dakša, tāda žākla, ar ko savalk atspērs var arī ar striķīti. Es to daru vienkārši pa vecam ar kāju, nolieku uz cieta pamata, un šī te vietā roku uzspiežot šeit kāju, uzkāpjot, vienkārši to atspēri nospiedīsim lejā un uzvilksim. Šitādā te veidā atspēri ir uzvilkt. Un tieši tāpat to izdaram otrā pusē. Šitādā te veidā. Un tad uzvilkšanas princips tāds, ka noliekam tās atspēres eņģītēs. Un tā kā tādu grāmatu var teikt, to slazdu varam vaļā. Vienkāršāk izdarīt šitā te, redzat, un šitā te varam viņu vaļā. Op, tā tikai ūsiņas te netur aizgāja. Šitā. Un tad te ir tas fiksējošais mehānisms. Šī te vietā, jā, kur ir divi tā kā caurumiņi. Ja uzliksim uz pirmā caurumiņa, tad vajadzīgs ir mazāks spēks ūsiņām tieši, mazāks spēks, lai viņas nostrādātu. Un attiecīgi, ja uzliksim uz otrā,
tad vajadzēs bišķiņ lielāku spēku, lai viņš nostrādātu. Tā kā mūsu gadījumā ir ūdenstece, ūdens tek es likšu uz otro, lai būtu lielāks spēks nepieciešams, lai viņas iedarbinātu. Jā, vai tas palīdzēs, grūti teikt, bet jā, un drošības āķīši. Jā, drošības āķīši vienmēr atstājam no augšas, nevis otrādāk šitā te, jo tad viņi paši pa sevi atbrīvojās, un šobrīd slas jau būtībā tāds, ka tur baigi jādomā, kur pirkstus likt. Atstājam vertikāli uz augšu. Šitā ir, var, protams, tajā kaut kāda striķīta augšā sasiet to slazdu, lai netīšām rīkojoties, un tas tāds pavisam iesācējiem, ka sākumā rīkojoties, liekot, sienot, liekot, kārtojot, lai vienkārši netīšām nav tā, ka ar kāju vai roku to usiņu paķer un slasts vienkārši nostrādās. Un tad jautājums, kur tās rokas ir vai ne, vai kājas. Bet, tā kā pieredze kaut kāda ir ar tiem slazdiem darboties, maigi sakot, tad es viņus neizmantoju. Es vienkārši tad, kad to slazdu kārtoju, domāju līdzi, kur tās rokas likt vai attiecīgi nelikt. Jā, bet, jā, šitāds te viņš ir uzvilktā stāvoklī. Ļoti, ļoti rekomendēju slazdu piesiet. Manā gadījumā ir vienkārši striķītis. Tas nav pats labākais variants, jo ar to striķīti tā mistika kādreiz ir tāda, ka bebrs viņu paņem pārgrauž vienkārši. Un nav viņš arī sevišķi izturīgs, bet tur pēc ieskatiem, jā, var likt trosīti. Kā man te ir izslēdzās. Kā man te ir otram slazdam jau var likt trosi, bet trosai mīnus ir tāds, ka viņa nav tik elastīga. Otra lieta, tā, ka viņa sarūsē, un te viņai veidojas tādas atskabargas, tad vienkārši viņu pilnas rokas ar viņām dabūt. Bet, ja viņa regulāri nomaina, it kā ir ok. Bet fakts kā tāds, viņa jebkurā gadījumā ar kaut ko vajag piefiksēt, jo kādreiz ir tā, ka tam bebram iekļūstot nav perfekti viņam pa sprandu. Viņš ir vēl tāds, varētu teikt, pusdzīvs un spēks viņam pietiek, ja, tad attiecīgi to slazdu būs problemātiski atrast ar visu bebru. Kādreiz ir bijuši gadījumi, kad arī neatrod, ja, kad ir skaidrs, ka kaut kas tur iekrita, bet viņš ir aizgājis projām. Tā kā piesienam, ja viņš nostrādā, tad viņš prom viņu nekur netiks un jūs viņu vienmēr atradīsiet. Kā jau teicu, nav šodienā ideālais stāsts, lai viņus vispār izvietotu, tāpēc, ka ir atraksts dambis, ūdens joprojām plūst, pa cik šovakar sola vētru un kļūst tumšs. Tad es viņus ievietošu, kā ir, tā ir, un tad skatīsimies pēc situācijas, vienkārši braucot pārbaudot, tad redzēsim, kas tur ir noticis, bet varbūtība liela, vai nu bebrs viņu iemūrēs, vai otrs variants ūdens tecē viņu aizcirtīs vienkārši pa tukšo cietu. Tā kā tur vienkārši skatāmies pēc situācijas. Nav pilnīgi nekādas nozīmes, kādā virzienā viņu liek. Tam nav absolūti nekādas starpības. Šī gadījumā mēs liekam tajā dambi bijušā izraktajā vietā. Kā jau es vairāk kārt esmu minējis, tā nav ideālā vieta, bet šobrīd pat cik man nav apstākļi, lai es gaidītu, ka viss te nomierinās, ka ūdens nokrītās. Es likšu šī pašā vietā nosacīt ar mazāku varbūtību, bet varbūt. Tā kā vienkārši ūdens tiec tajā vidū. Tad mūsu mērķis ir, lai tas bebrs caur to caurumu lien vienā vai otrā virzienā. Es viņu ievietoju, tad attiecīgi šīs te vietās, atsperu galos, mēs izmaucam cauri koku šitādā te veidā. Un konkrētajā pozīcijā mēs viņu arī nostiprinām, ja. Es tāds sačamdīšu, kur ir te atbilstošāka vieta. Te būtu baigi forši. Un to malas koku vienkārši viņu nostiprina, lai viņš neapgāžās. Kā materiāli izmantojam vienmēr visu to pašu, kas te, ko daba dod, ja tā var teikt. Šī gadījumā tie paša bebra nograustie koki, ja. Šitā te caur to atsperes caurumu. Vienkārši viņu arī iespraužam. Slasts stāv ļoti stabili. Es zinu, daudziem medniekiem nepatīk tos puļķus atstāt. Tas gan nav no bebra viedokļa. Bebram nesevišķi interesē, ka tie puļķi tur karājās, bet kādreiz ir tā, ja stāvošs ūdens, ir kaut kāds konstants ūdens līmenis, tad rekomendējums būtu to slazdu palikt zem ūdens. Pirmkārt, mazāka varbūtība, ka tur iekrīt kaut kas, ko mēs negaidām. Otrām kārtām bebrs komfortablāk jūtās, ja viņš viņu neredz vai nesavož, lielāka varbūtība, ka viņš trāpīsies. Un trešā lieta – divkājainie. Tas arī atkarīgs no tā medību iecirkņa, kur viņš atrodas, bet
arī manā praksē ir bijuši vairāki gadījumi, ka tas slasts aizceļo. Attiecīgi kāds viņu savāc vienkārši. Un pēc tiem kokiem vienkārši pa baigo gabalu var redzēt, ka tajā dampī tas slasts ir ielikts. Ja? Tā kā tāds advancētais līmenis varētu teikt ir tāds, ka to koku vai nolaužam, vai nozāģējam, vai iespraužam vienkārši tik dziļi, ka tas viss pasākums ir zem ūdens. Un attiecīgi no malas neviens pat nezina, neredz, ka tur vispār tas slasts ir ievietots. Kas, nu, kā es saku, no tāda medību viedokļa, no čitniem pusīm mēs to varam pat izdarīt, redzat, ja, bet nu te ūdens nokritīsies. Tāpat viņi paliks redzami kaut kādā brīdī. Nu, nākamā lieta, nu, lai varbūtība būtu lielāka, bebrs atriet tieši to caurumu un neko citu. Nu, nekāds baigās barikādes te būvēt nevajag. Vienkārši, ja blakus te ir baigais caurums, un otrā pusē baigais caurums no plikūdeni, tad jūs paši saprotat, ka tā varbūtība, ka tas bebrs ies tieši pa to maršrutu, kur slasts stāv, nu, viņš attiecīgi vienkārši ir mazāka tā varbūtība. Tātad tajās brīvajās vietās mēs varam atkal tos pašus dabas materiālus, kas mums te ir. Skatam, te nav pilnīgi nekāda nozīme, ja? Varam vienkārši iespraust starp tām atspērēm kā tādu improvizētu sētu, lai novirzītu to bebru tajā konkrētajā vietā, kur tas rāmis mums arī stāv. Bet es saku, te bez aizraušanās tādas nekāda tur barikādi jātaisa nav. Pēc apstākļiem višķiņ te abās divās pusēs, lai viņš negribētu te aizlīst garām un lai viņš ietu pa to īsto vietu. Nu, un vēl viena lieta, kas palīdz, ja šī gadījumā tas slasts ir burtiski, re, ko es pirkstu uzlieku, es esmu uz slasdi, ja tur ir 5 cm pulsola ūdens nokritīsies, bet ja tas ūdens būtu dziļāks, tad vēl viena laba lieta ir tam slasdam horizontāli pāri koku, jo, ja, piemēram, viņš nāk no vienas vai otras puses peldot, nu nevis ņurkojot, bet peldot ūdens virsmu, lai nav tā, ka viņš pārpeld tam slasdam pāri vienkārši. Attiecīgi, ja tas horizontālais koks būs pāri, tad bebrs ir spiests, nu, maz ticams, ka viņš rāpsies tā kā kaut kādam tur sētai pāri, ja, visticamākais tas koks liks tam bebram ņurkot, ienirt, nu, un tas arī tieši tas, ko mums vajag, ja, jo tur apakšā ir tas tā vieta, kur tas slasts stāv. Tā kā viss ticamākais ar kaut kādu te pagalu akal viss ir no dabas, piemeklēšu un pārlikšu horizontāli pāri, lai viņš neiedomājās pārpeldēt vienkārši pāri. Reku te patās, kaut kāds mums ir, nolauzīsim. Varbūt. Šitādā te veidā. Viss. Viņš nav ne jāstiprina, ne nekas. Viņš ir konkrēti uz slazdamu, nu ne gluži uz slazdu, viņš virs slazda. Slazds paliek apakšā. Bet viņš neļaus tam bebram domāt par to, ka te vajadzētu rāpties kaut kam pāri. Pirms aizejiet, atceraties, ka uz atspērēm ir drošības slēdzīšu virsū. Arī tā ir bijis. Ka visu baigi smuki sakārto, viss it kā pa skaisto, aiziet projām, bet uz atspērēm ir palikuši drošības slēdzīši. Tas nozīmē, kokā paķerot to ūsiņu, bebrs slasts mēģinās nostrādāt, bet atspēres neatbrīvojās. Attiecīgi bebrs slasts nestrādā. Lai tā nenotiktu, tad tajā finālā, ja, ka viss te ir sakārtots, tagad ļoti skatāties, kur bāžat pirkstus, nu, lai nepaķertu tās ūsiņas, ja? Bet tā kā es zinu, kur man ir slasts, es visu nosacīti redzu. Es tās ūsiņas te pašās beigās, vienkārši šķīk zem ūdens, es viņas atbrīvoju. Nu, lūk. Varētu teikt, ka viss ir uzstādīts. Kas mums atliek? Reku man ir tas striķīts, pie kā ir piesiets tas slasts, ja, un es viņu te patās pie tā koka blakus esošu arī piesiešu. Šī gadījumā man jāslēpjās, te nav neko, nu, tātad no cilvēkiem, ka kāds te kaut ko savāks, te ir tāda nomala, ka te ir, nu, stipri maza varbūtība, ka te kāds vispār var iemaldīties. Tāpēc es te neko nemaskēju, neslēpju.
to striķi tik daudz, lai bebram neienāk prātā viņu pagaršot. Tādā veidā pārgraužot viņu. Bet tas ir arī viss. Tā kā varētu teikt, ka šī konkrētajā vietā viss ir uzstādīts. Pastīsimies no cita rakursa. Lūk, tur ir mums tas uzpuldinājums. Nu, un re, kur mums ir tajā caurumā ievietotas lasis, ja? Tur ir faktiski bebram īpaši citu variantu nav. Nu, vai nu viņam jāiet pa sauszemi, ko viņš nedarīs. Otrs variants, viņš ir tieši pa ceļam, tur, kur ir izvietotas lasts. Jā, nu, kā jau vēlreiz saku, šis nav ideālais scenārijs. To mēs redzēsim pēc kādas dažām dienām, kad nāksim pārbaudīt, kas ar viņu būs noticis. Ja? Nu, cerība ir, ka bebrs tomēr viņā trāpīs, bet diezgan liela varbūtība ir, ka viņš būs vai nostrādājis pa tukšo, vai otrs variants bebrs ieraks viņu vienkārši dambī iekšā. Tas vienkārši no prakses tāds ļoti bieži tā notiekās, tāpēc bebri izjauku dambi likt slazdu. Šajos apstākļos vienkārši tas tā ir jādara, bet ja ir iespējas, kur ir šļokas saucamās viņu takas, tad cenšamies labāk tos slazdus likt pa tām pie alām, pie takām, kaut kādās citās vietās, bet tas dambis, jā, nevienmēr viņš nostrādā labi. Nu, un tur ir tas otrs mums pārāvums uz priekšu. Iesim pastīsimies, bet tur bija tik strauji tas ūdens, ka tur varētu būt diezgan grūti, bet ejam paskatīsimies. Šeit, saku, straume ir liela, vai viņš neaizcirtīsies, nezinu, redzēsim, bet tā tas izskatās labāk nekā. Un tad pēc pāris dienām braucam un skatāmies, kādi ir rezultāti.